Čau! Kad tev pēdējais bijis tā, ka tu pamosties no rīta un pie sevis domā? Šodien vajadzētu paveikt kaut ko ritīgi labu. Pateicoties superīgajai ABN komandai, viņi devuši mums to iespēju palīdzēt Latvijas bērniem. Mums visiem ir tāda iespēja, kā salīdzinoši vienkārši palīdzēt kādam, kam tiešām vajadzētu to palīdzību nelielu atbalstu. Ziemassvētki ir īstais laiks, kad cilvēkiem atnāk sirdis. Kāpēc, lai nepiepildītu kādu citu cilvēku sirdi ar laimi un prieku? Ir svarīgi, lai bērni saņem Ziemassvētkos dāvanas. Tiem bērniem varbūt, kuriem nav visu šajos Ziemassvētkos. Un arī nesaka, ka varbūt tās kurpkās iedos viņam to visu, bet man liekas, ka vērts mēģināt. Es jums tur izstāstīšu, kā to īstenībā izdarīt. Tas ir elementāri. Galvenais atceries, kam un ko tu gribi dāvināt. Es izvēlējos puisīti. Es nopirku drošas un pozitīvas dāvanas. Ja tu pēc saldumus, neaizmirst par derīgumu termiņu. Un tad tu savu izvēlēto mantu vienkārši paņem un aizved uz vietēju savākšanas punktu un nodod savam tuvākajam koordinātoram. Un koordinātors jūs varat atrast linkā, kas būs tieši šeit. Tad spied uz linku un atrod, kur ir tavs koordinātors. Pie mums Korbijā ir 2 pieņemšanas punkti. Viens ir pie Agnes Zaķītes un otrs veikalā Amanda. Ja tas ir tik vienkārši, es piedalos. Un ja tas ir tik vienkārši, es piedalos. Un ja tas ir tik vienkārši, tad es piedalos. Nu, un mēs Strazdi būdami Strazdi, mēs neko cik daudz nepalam, kā taisīt ritīgi kārtīgas tusiņas. Un arī šūboks ietvaros mums ir paredzēti 4 tusiņi. Pirmais būs Lesterē Igauņnamā. Anglija, esat gatavi translēterim? 2 koncerti pēc kārtas, 8. novembris Bratforda un 9. pirms pat Korbijā. Un mēs noslēgsim mūsu mazo Strazdi tūrā 16. datumu Wolverhamptonā, kur mēs ritīgi norausim jumtu kopā ar autopulku. Tiekamies mūsu tusiņos Strazdas šūboks tūras ietvaros. Neaizmirstiet paņemt savus kurpkastes līdz ar dāvanām. Gaidīsim. Sing to your